Ja tu vēlreiz viņam pieliksi pirkstu, tev būs darīšana ar mani, ar manu onkoli, ar manu tanti, ar visiem maniem radiem. Mobbings īpaši izplatīts ir lauku skolās, mazajās skoliņās. Varētu domāt, kā tad tā? Tur taču viens otru pazīst. Pilnīgi vecāki sēž kopā pie viena galda pasākumos, bērni ārpus skolas draudzīgi spēlējās. Kāpēc ieejot skolā? Pēkšņi izrādās ir ļoti nežēlīgs mobbings. Lielajās skolās, pilsētā, ļoti reta parādība. Lauku skolās, pilnīgi ikdienišķi no kā netiek vaļā. Zināt, kā izrādās? Izrādās, ka laukos mazais bērnu skaits ir tas, kurš ļoti viegli ļauj sagrupēties divās konkrētās grupās. Bosiki pa kreisi, cietēji pa labi. Un tad bosiki ņem un klapē cietējus, un nav neviens, kas viņus aizstāv. Lielajās skolās ir šis vidusslānis. Ir tādi, kuri nepieslienas tiem, kas ir tie varmākas, un tie, kas būtu apceļamie. Izveidojas tāds kā spilvens, tāds kā vidusslānis, pie kura tad tie nabaga cietēji var iet meklēt palīdzību. Un tajā vidusslānī atrodas arī tādi godprātīgi bērni, kas tam varmākam pasaka, paklausies, tu beidz. Ja tu vēlreiz viņam pieliksi pirkstu, tev būs darīšana ar mani, ar manu onkoli, ar manu tanti, ar visiem maniem radiem. Un mobbings vairs nav iespējams. Bērni paši ar to lieliski tiek galā lielajās skolās. Bet kas attiecas uz tālmācības skolām, šeit mums nav ne varmākas, ne cietēji, ne vidusslānis. Šeit mums ir vienkārši 1 pret 1. Mēs mācāmies vēsā mierā.